Sveiki, esmu Jānis Ikaunieks, RFS pussargs. Sveiki, esmu Rodrigo Gaučis, RFS uzbrucējs. Šodien mēs baudīsim interesantus dzērienus un nogaršosim un padalīsimies ar iespaidiem. Nemāk atvērt. Šito skaņu laikam 17 gados bieži nedzirdu. Nu ielai iekšā. Pārbaud kā garšo. Pēc ābols sulas. Ābols sulā? Ne? Es nezinu, kas kāds to ābols sulas dzer. Varbūt nē. Nu iedzer, ja tu kritīsties, nedzer. Salds. Es nezinu pēc kā. Garšīgs. Man liekas, ka šitas baigas sacukurots ir, ne? Jā. Ritīgi salds. It kā nav tik trāki. No kurienes viņš Es ir? nezinu pēc kā garšo. Man liekas, tāda zāļu tēja bišķiņa kaut kāda ir un baigi saldināt viņa. Bet tas saldums tāds patīkam maigs, tāds foršs darās. Gāzēts ar nav, man gāzēts neīpaši patīk. Nē, ir labs, man patīk. Produkts mums ir no Taizemes, tie jau tāda veselīga dzīvesveida taizemieši, man liekas, priekšāk tādi žiperīgie, laimīgi cilvēki. Varbūt mums arī iepriecinās šis dzēriens. Pirkt veikalos tādu? Šaubos, es domāju, ka nē. Nē. Kola, klasiku, fantiņu. Kola fantiņu dzer? Jā. Futbolu nespēlē? Nav grūti? Tas tikai brīvdienās. Atsaucas diena. Jā. Es pie ūdens pieturos pārsvarā, bet šādi es arī varētu iedzert, es domāju. Nav neaiz. Bet es nepirku. Zini kā, tu jau būs labs futbolists, tev būs sponsori, varbūt piedāvās reklamēt, uz mājām sūtīt, tev būs bišķi Man tādā. būtu. Nu ko? Par žiperīgiem taizemiešiem.